preci ir iekraut, varam braukt mājās. Čau! Kā jau zinat, labu laiku nav bijis video nekāds. No 2. februāra vai janvāra, es neatceros. Nav nozīmes. Jā, krāju naudu 2 lietām, protams. Septiķim, kas ir nopirkts arī, un virtuves iekārtai, kas ir vislielāko naudu man prasīja. Jā. Un tagad vajadzētu sākt viņu montāžu. Nopirku IKEA. Kā sanāks, tā būs. Labi, kas tad jābūt, viss jau ir normāli. Un sāksim montāžu darbus. Nu, tagad es parādīšu, kā aptvert, kā samontēt. Atvilkni skapīšiem. Pagaidām paņemšu vienu. Un tad turpināsim tālāk. Labi, ja jums patīk šāda veida saturs, liekam laiku, abonējam kanālu un gaidām nākamos video. Nu šitās ir tās detaļas, kas ir atvilknēm domāts. Sākam montāžu un skatāmies tālāk. Tagad sariktējam sānus. Lai viss būtu uz klik un gatavs, lai tā nekādas problēmas nav. Un liekam pamatni virsū. Ļoti vienkārši. Ieslidinam iekšā visu. Tagad ir vienojam klāt atvilknis priekšu. Līdz nošancē klik. Tā, vidēja atvilkne ir gatava. Tagad jāliek klāt sliedes. Man te ir daļai jau ir saskrūvēts. Reku ir tās auzas norauts ar atvilknes priekšņu. Šitā izrādās ir domāta, ka ir iebūvēta iekšā un ka viņi var uzspiest, viņi nāk pati ārā. Bet man ir vajag šajā variantā, ka viņš pats atvarās un aizvarās. Te man ir bišķi traucē, tā kā šajā variantā. Smuku pats aiztaisās ciet. Labi, turpinam. Welcome līdz klikšķim. Viss. Nu, šitas ir tāds variants. Un var arī šādā veidā. Nu. Ērt! Protams, viņš ir bišķi jāpieregulē. Te vēl nāks. Vēl viens šitā maziņā, bet vienkārši nav man atvilknes priekšņas. Es pagaidām viņas nemontēšu. Šitas, lai man paliek. Kā saka, šitās te 2 vajag nopirkt. Jo veikalā uz vietas pagaidām nav. Bišķi nokavēšu to, bet tas tā. Nu, protams, te viņam ir pieregulēšana apakšā viss. Tas skrūvs. Nu. No. Aptuveni te vajag 3.
2-3 mm, manā gadījumā izskatās, ka ir 2 mm. Viņus vērt, ja kaut ko vajag ar kājām. Nav vienmēr ar rokām. Skaisti. Protams, jā, tagad nav man priekšā rokturīts, bet, ja ir rokturīts, tad viņi pavelk vaļā. Vai to, ko vajag, aiztais ciet. Viss. Jā. Aptuveni pagaidām man izmaksāja viss tikai skapīši, bez visām tiem pribambasiem. 1700 eiro. Tāpēc, saka, bija jāpakrāja. Nav variantu. Gribās arī tā, lai bišķītiņi, kvalitatīvāk ir virtuve, un tā jau nepirks katru gadu jaunu virtuvi. Par paņemt lēto kaut ko tam līdzīgi. Un mocīties. Tāpēc es tā paņēmu bišķi, ja atsauksmes labāks ir, ko es esmu dzirdējis. Un tāds variants. Labi, turpinam skatīties skapīšu montāžu. Paliekam apakšā kaut ko mīkstu, lai nesaskrāpētu. Viens, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. skrūvējam 2. Un pie sienas 1. Caurumā un 2. caurumā. Tas ir viss montāžai domāts. Paņem šo skrūvi un reku kurbulītes skrūvējam iekšā. Un montējam viņu kopā. Ievērojot visus virzienus, kā jums bija paredzēts. Paņemam šādus fiksatoriņus un nofiksējam. Labāk tagad nekā vēlāk. Tas ir laiki, ja kaut kas neaiziet pieskar. Tas saka, nesalauž. Liekam augšu. Tagad man būs jāpaņem nosūcējs. Man nosūcēja modelītis ir udraks. Ok, viņi man nevajag no kastes ņemt ārā. 4. Un tas ir tas pats sanāk. Jā, labi. Bišķi pārcentos, tas nekas. Viss ir kārtībā. Jānoņem augša nost. Elementāri viss tas ir izdarāms. Šāds sanāca, tad pēc tam te vēl nāk iekšā un priekšā. Un visi plauktiņi. To tikai tad, kad uzstādīs nosūcēju. Jā, pareizi, mēs vēl varam pielikt durtiņas. Galvenais pārliecināmies, vai viss ir leņķī. Un tad daudzam aizmuguri klāt, naglojam. Komplektā nāca eņģes ar bremzīti. Visi rūpīgi samaucam klāt un spiežam ķert. Visam jābūt galīgi klāt pie plaknes un spiežam ciet. Arī jāpiespiež līdz galam. Liekam iekšā
durtiņas, lai noklikšķi. 1 un 2. Smuka bremzītēm. Nu, protams, vēl otra puse. Vēl otra puse būs. Tad, kad būs skapīši uzstādīti, tādu visu pieregulē, lai nav nekāds tur. Tagad nav jēga to darīt, jo viss tāpat, kamēr uzstādīs, viņš tomēr palieksies uz vienu uz otru pusi. Un tad tāpat vajadzēs tev pa jaunu pieregulēt. Labi, paldies, ka noskatījāties šo daļu. Būs, protams, turpinājums. Jo vēl daudz, kas ir jādara. Šādi tādas lietas atkal jāsamaina ir. Tur bišķi nokļūdījoši šur tur, tāpēc, ka es nezināju. Bet tā nav problēma. Tāpat man tā atvilknes priekšiņu vajag. Un tad attiecīgi arī viss pārējais. Labi, ja jums patīk šāda veida saturs, liekam like. Ja neesat abonējuši manu kanālu, abonējiet. Un gaidām nākamos video. Atā!